Nu, tad esam ieradušies vienā kalnēnā apvidūpiem, ūdeņiem un taisamies drīzumā braukt ar laiviņām. Skati tiešām jauki, iespaidīgi. Tūlīt arī dosimies uz šiem plašajiem ūdeņiem. Gaidīšanas svētki uz laiviņām. Tā tas te notiekās. Laimīgie. Jā, sāk jau dziedāt. No paša rīta jau iereibuši no dabas skaistuma. Skatās tās laimes priekšā kaut kur tur pazavot caurumā kādā laiņa. 60 metru garā āleņa. Aiz kalna redzams suņa asti, tur jau redzams suns ir pats. Izskatās, ka būsim glābti tūlīt. Cánh đào xuống. Vậy tôi ta đứng thứ 6 cơ mà. Mày đứng không? Esam izkāpuši krastā uz brītiņu. Izrādās, ka te ir kāds templis iebūvēts kalna pakājai. Nu, ja skatīsimies arī iekšā, kas te nu notiek. Kā te nav atšķirības, paskat, kādas vāzes šeit ir. Šeit bija, jā, šeit viši lielā. Tīrs no porcelāna, vai ne? Kā domā? Galīgi, jā. Bleķis tomēr? Metāls, jā. Bet izskatās labi. Jā. Ai, cik viņa tad daudz ir. Metāls. Tas svētās zivis? Jā. Ko vajag, to vajag. Cepsim. Vai cik mums tagad metri? Vai, 250. Nu, tad pieliecamies. Putvējiņi dzen laiviņu, aizcen mani kuzeme. Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, đời bác nay đã thành thắng vì hoàng. 35 đôi trời để gần non sông, 35 dân chủ Cộng hòa kháng chiến la thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Lustīga dzīvošana vai tālu skan, lustīga dzīvošana vai tālu skan. 1, 2, 3, un vairāk čiksti, lai tālu skan, lai tālu skan, lai tālu skan. 1, 2, 3, un vairāk čiksti, lai tālu skan, lai tālu skan, lai tālu skan. Xứng đáng trong oan Bác Hồ, lời thầy ta ghi sâu mãi mãi trong tim không phai. Quyết đấu tranh thiếu niên anh tung nước nhà, quyết tiến theo tình khăn tươi, anh em ta về nhà. Cũng yêu nhân dân yêu lực lao động tăng ra, thi đua học thành ngày một tiên xa. Wow! Excellent, thank you. Mēs tam tūlīt būsim atkal drošībā. Šitas viss ir dabisks. Dabas veidots. Mēs bijām Meksikas kurorta pilsētā Kankuna, un tur ir izveidots mākslīgs dabas parks ar šitādiem te, un arī airējāmies un tā, bet tas viss ir mākslīgs. Tā ir laivu parāde. Nevar laikam būs kāda pietura vai... Foto. Paskat kādi skaistumi. Ok, ai Filipūna. Jau apriņķojām šo templīti. Viņatā. 320 metri jau tālāk, jau trakāk. Tādi te ir. Tādi te skaistumi.
Tādā liekas, ka dzīvē, paskatīt. Kas tur ērģeles ir varbūt? Ồ, head down, head down. Okay, no down. Brīnumu ala. Tā mēs šo sauksim. Labi, ka es pielicaties, man labāk filmēt. Gaisma tuneļa galā. Visam malām izlien laiviņas. Kā riņķi laikam. Nu, vēl viena aliņa. Tikai 150 metri. Kaut kāda pieturas vieta. Te jau mēs bijām laikam, tikai atbraucam par riņķi. Kas tā palīgala tur mums ir? Nu re, kur mazais templīts jau pareizi, jā, tā ir. Kārtējā piestātnīte. Tagad vēl viena krasta redzam no šīs salas. Mazo templīti ūdeņos. Vismaz 3 tempļi te bija, jā. Krastā. Ūdenī viens. Jā. Kā mums saka vietējais airētājs, tas laikā bija domāts tam Kongam filmēšanas laikā. Tā filmēšanas grupa bija? Acīm redzam arī tie tilpiņi tāds sabūvēti. Paskat atkal mazā piezemīšu izmēra pat 2 pīlītes parādījās. Dažā banānu kokā ir banāniņi, vēl zaļi, bet mazā izmēra. Kapiņos No reku te. piesūkušies ar labumiem no Jā. nelaiķiem. Tāds kādi vēl te negatavi. Te tādā Banāniņa. teikt, jā. Interesants skats. Rekur mobīlo telefonu antenas. Bet nevis kalna galā, bet pa vidiņu. Tad tuvojamies starta finiša līnijai. Laivinieki ietur pusdienas laiva tāda osta šeit. Te vēl viena atrakcija. Paskat, cik daudz siļķīšu, ko? Jā. Un kādas krāsainas laivas. Mūsu turisti iebarotas, acīm redzami. Nu, laižamies tagad paskat nāk mums uzbrukumā vesels bataljons.